Kaut arī uz ielas spīd spoža saule un, kā sacīt, ir īsta vasara, mēs atrodamies Hamburgas īpašajā filmu studijas paviljonā, lai būtu liecinieki šoreiz jaunā Toyota CHR pasaules pirmizrādē. Kopš debijas 2016. gada Ženēvas autoizstādē nelielais, taču ar avangarda dizainu bagātīgi apveltītais crossovers Toyota CHR kļuvis par īstu veiksmes stāstu, sevišķi Eiropā. CHR bija un joprojām ir augsts klientu pārvilināšanas potenciāls. Tas atveda pie Toyota jaunus pircējus. CHR bija nozīmīga loma Toyota tirgus daļas pieaugumam Eiropā no 4% 2016. gadā līdz 7% šodien. Arī jaunākais CHR ir saglabājis pirmā CHR modeļa ekstravaganto ārienu, un arī šis automobīls izskatās tikpat izcili kā pirmais koncepta modelis. Bet mums vairāk interesē šoreiz praktiskās lietas, proti otrā sēdekļa rinda, ja precīzāk otrās sēdekļa rindas durvis. Iepriekšējā modelim šeit bija ļoti maz stiklojuma laukums, tā kā pamēģināsim apskatīsimies, kā tas ir izdarīts jaunajam. Otrās paudzes CHR dizains balstīts uz 3 pamatelementiem. The first element is actually the window graphic. Pirmais elements ir logu grafika. Loks ir pārbīdīts atpakaļ. Tas nozīmē, ka loks ir tieši pretīm jūsu galvai, un jau tas nodrošina labāku telpas uztveri. There is window up to your head, so that give already a better space perception. Otrais elements ir panorāmas stikla jumts, kas sniedzas līdz pat aizmugurējiem sēdekļiem. And the third element is the sitting. Trešais elements ir sēdpozīcija. Tā ir uzlabota, lai aizmugurējais pasažieris labāk redzētu, kas notiek automašīnas priekšā. Jums noteikti radīsies jautājums, kāpēc šeit atrodas 2 jaunie Toyota CHR modeļi. Tāpēc, ka pirmais no šiem ir to, ko mēs pazīstam jau no iepriekšējās paudzes, proti pašuzlādes hibrīds, savukārt šis ir pilnīgs jaunums, jo šis CHR jau būs plug-in tipa hibrīda modelis. Tieši tā. Ierastajiem 1,8 un 2 litru pašuzlādes hibrīdiem CHR ēdienkartē pievienojies arī lādējamais hibrīds ar 223 zirgspēku sumāro jaudu. Paredzēts arī pilnpiedziņas versijas ar Toyota E4 elektriskās 4x4 sistēmas piedalīšanos. Jaunās Toyota CHR ražošana pilnībā pārcelt uz Turciju, tātad tuvāk Eiropas valstu tirgiem. Un noslēgumā, kā jau vienmēr, par praktiskām lietām, kas attiecās uz automašīnas ierašanos Latvijā. Pirmām kārtām par cenām mēs noteikti uzzināsim kaut kad vēlāk. Savukārt pasūtīt jauno CHR varēs jau no rudens. Savukārt pats automobīls ieradīsies tikai nākamā gada sākumā. Savukārt jaunā plug-in versija vēl mēnesi vēlāk.